Labdien! Sāksim Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Izraēlas valsts prezidenta Īzaka Hercoga preses konferenci pēc abu valstu delegāciju tikšanās. Vārds valsts prezidentam. Labdien, godājumie mediju pārstāvji! Tikko noslēdzās mana un prezidenta Hercoga kopīga tikšanās kopā ar delegācijām, un mēs pārunājam veselu rindu jautājumu, kas skar gan mūsu valstu divpusējās attiecības. Mūsu valstīm ir aktīvs politiskais dialogs, to apliecina arī prezidenta Hercoga vizīte un viņa dzīvesbiedrs vizīte šeit Rīgā. Šī jau ir trešā Izraēlas prezidenta vizīte kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas starp mūsu valstīm. Un es gribētu teikt, ka mēs arī esam gandarīti redzēt aktīvu dialogu, aktīvus kontaktus starp mūsu valstu iedzīvotājiem. Redzam arī ekonomiskās sadarbības tendences, kuras faktiski ir ar pozitīvu zīmi. Pavisam drīz arī prezidentam un ekonomikas ministram būs biznesa seminārs, kur arī tiks runāts par tālāku kontaktu attīstību. Mēs arī esam noteikti interesēti šos kontaktus turpināt un padziļināt. Protams, ka mēs pārunājam arī aktuālos starptautiskās politikas jautājumus, pirmām kārtām situāciju tuvajos austrumos. Es vēlreiz uzsvēru mūsu valsts pozīciju attiecībā uz Hamas teroristiem, attiecībā uz tiem traģiskajiem notikumiem, kas notika 2023. gada 7. oktobrī. Mēs absolūti uzskatām, ka Izrēlai ir tiesības uz pašaizsardzību, ievērojot starptautiskās tiesības. Mēs uzskatām, ka terorismam ir jābūt sakautam un Hamas teroristiem arī ir jābūt sakautiem. Un mēs arī pārnājam to situāciju, kāda šobrīd veidojās Gazā. Pirmkārt, es pilnībā stingri iestājos par to, ka visi Izraēlas ķīlnieki, kas atrodas jau Hamas gūstā vairāk nekā pusotru gadu, ka šie ķīlnieki ir nekavējoši atbrīvojumi. Tas ir priekšnoteikums jebkāda veida tālākam noregulējumam. Un arī prezidents man izstāstīja par tiem apstākļiem, kādos šie cilvēki dzīvo. Tajā pašā laikā es arī uzsvēru mūsu valsts pozīciju attiecībā uz humanitāro situāciju reģionā, attiecībā uz situāciju Gazā. Mēs uzskatām, ka cilvēkiem, kas nav saistīti ar teroristiem, civiliedzīvotājiem, ir jānodrošina pārtika, ir jānodrošina medicīniskā palīdzība, un mēs arī pārunājam par to, kādus praktiskus soļus Izraēlas valsts šajā ziņā spēr. Tādēļ es ļoti gribētu cerēt, ka mēs spēsim kā starptautiskā sabiedrība rast tādu risinājumu, kurā terorisms tiek sakauts, bet cilvēktiesības un cilvēku pamattiesības tiek ievērotas. Un, protams, ka mēs runājam par to, kādi tālākie soļi varētu tikt spērti politiskajā procesā. Mēs pārunājam arī situāciju, kas skar Irānu. Es arī šeit no savas puses paudu mūsu viedokli, ka Irāna nedrīkst būt tā valsts, kuras rīcībā ir kodolieroči, ņemot vērā tajā valdošo režīmu, ņemot vērā to, ko mēs esam redzējuši pēdējo gadu desmit laikā arī reģionā un šīs valsts destabilizējošo lomu. Un man arī prezidenta kungs izstāstīja par to, kur šobrīd, kādā stadijā arī ir šo jautājumu risināšana. Un visbeidzot, protams, ka mēs daudz laika veltījām arī sarunām par Krievijas agresiju pret Ukrainu. Es informēju par to atbalstu, kādu Latvija sniedz Ukrainai. Es aicināju Izraēlu arī paust ne tikai atbalstu, bet arī, veikt konkrētus pasākumus Ukrainas pašaizsardzības stiprināšanai. Tā pašā laikā mēs arī zinām, ka Izraēla ir sniegusi, un to mēs arī augstu novērtējam, atbalstu Ukrainai. No savas puses var tikai teikt, ka mēs uzskatām, ka arī Krievijas agresija var tikt apturēta Ukrainā tikai tad, ja Ukraina tiek atbalstīta gan militāri, gan politiski, un
Krievijas ekonomika attiecīgi tiek tādā veidā ietekmēta, ka tā vairs šo kara mašīnu nevar uzturēt. Un te nu ir par sankcijām. Līdz ar ko šī bija ļoti godīga, ļoti atklāta saruna. Mēs apmainījāmies viedokļiem, mēs paudām savas pozīcijas, un es domāju, ka tas ir tāds veids, kādu es arī redzētu turpmāk gan mūsu starpvalstu dialogā, gan Eiropas Savienības, Izraēlas dialogā, godīgi runāt par lietām, kas mūs satrauc, bet arī pilnīgi skaidri iestāties pret dažādu veidu mītiem, kas atbalsta terorismu. Tā kā paldies, prezidenta kungs, un jūsu delegācijai par vizīti. Paldies arī par šo te ļoti atklāto un interesanto sarunu, un vizīti tikai turpinās. Tāpēc es dodu vārdu prezidenta kungam, un tad mēs būsim gatavi atbildēt uz jautājumiem. Thank you. תודה רבה לך, אדוני הנשיא רינקביץ', על קבלת הפנים החמה. אני שמח על הזכות להיות כאן היום, כחלק ממסע אזורי שבמרכזו שלובים עבר, הווה ועתיד. הקשר בין ישראל ללטביה ובין עמי לעם הלטבי הוא בראש ובראשונה קשר היסטורי. יהודי לטביה והאזור כולו ידעו דורות רבים של שגשוג ופריחה שעיצבו את פניהם של העם היהודי והתנועה הציונית שהובילה לבסוף להקמת המדינה היהודית והדמוקרטית, מדינת ישראל. גם בפן האישי והמשפחתי, הביקור הממלכתי הזה כאן בלטביה מרגש אותי מאוד, מפני שזאת ארץ הולדתן של סבתי, הרבנית שרה הרצוג לבית הילמן, ואימה הרבנית חיה שינה הילמן. וכך אני, כנשיא מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, מוצא את עצמי מגשים חלום ופוסע בהתרגשות על האדמה שבה הלכו אבות אבותיי ואימות אמותיי לפני למעלה מ-150 שנה, שחיו בריגה, בקורלנד, בשימברג ובכל רחבי לטביה. ועם זאת, על אף שלטביה הייתה בית חם למשפחתי, העבר של עמי כאן, בארץ הזאת, רווי בכאב קשה מנשוא, שנשען על השואה, על רצח העם המחריד והאכזרי ביותר שידעה האנושות. תחת הכיבוש הנאצי, רובה המוחלט של קהילת יהודי לטביה הושמד במעשי רצח מתועבים שמעבירים צמרמורת בכל מי שאנושות באפו, בין היתר כמובן בטבח הנורא ביער רומבולה. על אף שההשמדה השיטתית של יהודי לטביה לא הייתה יכולה להתבצע אלמלא היו בקרב האוכלוסייה המקומית גם מי ששיתפו פעולה, אנחנו זוכרים היטב שיש גם מי שחירפו את נפשם בהגנה על חבריהם היהודים וקיבלו על כך את התואר החשוב חסידי אומות העולם. זה לא סוד שהמאבק באנטישמיות, המאבק לזיכרון השואה, לא הסתיים. להפך, ואנחנו יודעים, אדוני הנשיא, שהקהילה היהודית כאן בלטביה היא גשר של חברות אמיתית בין מדינותינו, ואני מבקש להודות לך, אדוני הנשיא, באופן אישי, על